Flex test, es to noliku bez kļūdām. Čekī redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čekī brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flex atkal ar jums kopā. Pavasaris, Latvijā pavasaris. Tās ir hokeja štēles. Mūsu valstsvienība turpina gatavoties pasaules čempionātam, kurš maijā sāksies Čehijā. Pirmā spēle tur Latvijai 11. maijā. 4 pārbaudas spēles savu skatītāju priekšā jau ir aizvadītas, un pēc šiem mačiem to, ko mēs pie sevis aicinām ciemos. Protams, ka mēs pie sevis aicinām ciemos Latvijas izlases hokejistu, bronzas medaļnieku Ralfu Freibergu. Labrīt! Prieks tevi te redzēt. Uzreiz nākamajā dienā pēc spēles, tātad atgādam 2 spēles ar Somiju jau ir aizvadītas, un uzreiz jau nākamajā dienā tas diezgan žirgs no rīta. Laikam jau citādāk nevar būt, jā. Jā, es esmu pieredzis pie agrāk celties, jo Čehijā tas dienas ritmas režīms ir agrāks, un tā kā man nav problēmas, jo 7 piecēlos, tā kā 2 aizgāju gulēt, tā kā nav problēma. Tas dēļ tā pulksteņa sanāk laika joslām, un tomēr stundiņa. Beidz, man tā stundiņa var daudz ietekmēt. Nē, Čehijā vispār ir cilvēki jau 6 ceļās, viņiem tur 8 darbs sākās, tā kā viņi ir rīt cilvēki, darbs līdz 3, viņiem tas dienas rīts pakārtots nedaudz citādāk nekā Latvijā. Nopietni, tu arī celies ap to laiku, un treniņi arī agrāk nekā varbūt te? Jā, visi pakārtots, un bērndārs agrāk sākās, un tā, jā, viņi ceļās. Es, piemēram, citos dzīvokļos, ka iepriekš dzīvoju citās pilsētās, jau 5 dzirdēju guļot, kā cilvēki ceļās augšā, tā kā vāra kafiju vai iet stolet. Par satīvisko mums ar Tomu, kā 3 bērnu no tēviem, katram interesē droši vien, cikos tad ir tas agrāk bērndārs Čehijā? Citās pilsētās bija 7,45 pēdējais laiks, ka ievest. Pēdējais, jā. Šodien knapi kaut kur 8:30 izskatījāmies no mājas ārā, ok? Šogad bija 8,15. Tā kā, jā, pierod pie tā ātri. Bet interesanti, kad atbraucām pirmā diena, atbraucām atpakaļ, un mums bija brīvdiena, laikam svētdiena, un bērni jau 8 no rīta lika kaimiņu čatā pie mājas uzrakstīt, lai kurš gribiet ārā. Es uzrakstīju čatā, un tad neviens neatbildēja līdz 10, un tad jā, līdz nāks ārā. Jā. Tā kā pavisam pieraduši tie bērni. Ieminējies, ka 2 naktī aizgāja gulēt. Tas tev ir standarta laiks, kad iet gulēt pēc spēlēm? Čehijā, salīdzinot Čehiju, tad mūsu spēle sākās 5-6. Tā kā ātrāk beidzās tev tas laiks, kad tas adrenalīns nosēžās un enerģijas, visu, ko tu dzēri, enerģijas dzērienu, visi iziet ārā no sistēmas, tā kā ātrāk aizēja gulēt, bet tā kā mūsu spēle 7:30 sākās, tad 2, jā, tas ir tā kā normāli. Tas ir labi īstenībā aiziet 2 gulēt. Principā varam reiķināt, ka vismaz 4 stundas no mača beigām ir nepieciešams, lai varētu atslēgties tā, ka es esmu gatavs iet gulēt. Jā, stabils. Kaut ko speciāli arī dara, lai atslēgtos no spēles? Neko nereklamēšu, bet ir metode. 1-2 vajag pēc spēles, dažreiz atļaujos. Bet par tiem spēju sākuma laikiem, vismaz Latvijā ir kaut kāda, varbūt ne plaša diskusija, bet kaut kāds ir bijuši, cikos vajadzētu sākties spēlēm tam līdzīgi. Tu domā, ka agrāk būtu labāk? Gan spēlētājiem, gan līdzjutējiem. Es nezinu, 6:30, piemēram. Tas ir viss, kāpēc tie laiki atšķirās, jo tas ir bizness. Un noteikti ir izrēķināts tā sāk laikā, kad spēj piepildīt vai pārdot tās biļetes, un visvairāk cilvēku var atnākt. Tā kā lielajās pilsētās parasti spēles vēlāk, piemēram, Prāgā, Čehijā ir 6:30. Tas vēlākais, un tur, kur laukos es vairāk, piemēram, Litvunā bija 5:30 sākās, Zlinā bija 5 sākās, piemēram, un tad... Laukos, kad saule noriet, tad jāiet uz hokeju, apmēram, jā? Jā, tur, kur tas darba diena beidzās ap 3, tur jau 5 var sākt to spēli, bet lielajās pilsētās, kur internacionāli biznesa pieļauj, ka tas darbs ir līdz 6-7, tad viņiem tās spēļu laiki jāpakārto. Piemēram, Šveicē noteikti 7:38 sāks spēli. Hokeja biznesa Latvijā, vismaz izlases biznesa šķiet rulē pamatīgi. Visas pārbaudas spēles, kas ir bijušas pie pilnām tribīnēm, cik kurā hale mums pieļauj skatītājus. Daugavslādes halē, protams, mazāk, bet arī brīvas vietas nebija. Arēnā Rīga 2 spēlēs brīvas vietas nebija. Tagad pēc bronzas medaļas iegūšanas pagājušā pasaules čempionātā, tajos laiks brīžos, kad tu esi bijis Latvijā, tu jūti, ka uz ielas arī cilvēki tā kā saprot, viņam ir bronzas medaļa un atskatās vai varbūt paprasa autogrāfus, jo arēnā es personīgi vakar nošokējos, kā tie mazie, labi, skaidrs, tie ir mazie hokejisti, bet viņi visi jūs tur pie pirmās iespējas mēģināja ķert, iedot 5 parakstus, dabūt un tā tālāk.
Personīgi baigi to neizjūtu. Vispār latviešiem nav tas, ka viņi nāk uz ielas un nāk, tad viņu sasveicināties vai runāt. Tā kā mēs esam kautrīgāki bišķiņi. Varbūt atpazīst, varbūt tu jūt, ka cilvēks paskatās citādāk nekā parasti. Bet, lielāka interese no medijiem parādās parasti, īpaši pirms čempionātiem. Bet nav problēmas, ja kāds grib parunāt, kaut ko pastāstīt, kā savām emocijām arī nāk klāt. Bet runāju par spēlēm, mēs kaut kāds šogad apmeklētība ir tiešām ļoti augsta un pat pārbaudas spēles iepriekš netika izpārdotas. Tā kā es dzirdēju, paldies līdzjutējiem, kas novērtē mūsu un nāk uz tām spēlēm. Bet par Čehiju un atpazīstamību uz ielas, kā ir, cik var mierīgi dzīvot Čehijā hokejists? Arī atpazīst, bet tur nāk klāt viņi tādi bišķiņi atvērtāki cilvēki. Bet interesanti bija pēc pasaules čempionāta, kad es jau biju atbraucis vasarā. Un, kad es biju vasarā aizbraucu uz Prāgu, skatījies 3-3 bija spēlēt turnīrā ar Prāgas. Es iegāju vienā restorānā, ēdnīcā, apsēdos, un tur nebija kur apsēsties. Un es staigāju apkārt, varbūt atradīšu kādu vietu, kur apsēsties. Viens pats nebija vēl ģimenes. Un tad viens atceries, tu esi tas latvietis, kas tur interviju sniedza, jo tur bija tāda Čehijā, es biju tā kā rockslide. Čehu valodā runā? Jā, runāju čehu valodā un pateicu tur rupjas vārdus, un es kļuvu slavens tur. Un pat cilvēki no malas Prāgā randomā atpazina. Pastāsti vēlreiz par tiem, kas tev tur bija to interviju tieši? Es izteicos tā, kā mēs ģērbtu runājam, sarunu valodas. Es kaut gan teicu, ka viņi nespēlēja kā pī, bet viņi saprata un dzirdēja, ka šveicieši spēlē kā pī. Bet tu droši vien arī biji domājis to tā, ka šveicieši spēlē kā pī, vai ne? Nē, es biju teicis, ka nebija tā, ka šveicieši spēlēja kā pī. Viņi dzirdēja, šveicieši spēlē kā pī. Bet, tik liela ažiotāža es nebiju pat Latvijas mēdījos iepriekš izjūts kā tieši no Čehu Slovāku līdzjutējiem. Par ažiotāžu mēdījos Čehijā klubu līmenī. Kāda tur ir tā sporta hierarhija? Hokejs, futbols noteikti ir virsotnē, vai ne? Kas vēl Čehiem patīk? Vispār par to runājot arī, kad viņiem arī tā kā Latvijā ir skaidrs, ka hokejs numurs 1 un basketbols tur mēģina cīnīties līdzi Latvijā, bet Čehijā ir tas futbols, hokejs līdzīgi kā Latvijā. Piemēram, hokejs Latvijā cilvēks sirdīs, bet basketbolu vairāk apjomīgāk spēlē un ikdienā un vairāk klubu un vispārējais. Un Čehijā līdzīgi ar hokeju un futbolu. Hokejs ir tikai cilvēks sirdīs, numur 1 sports, bet futbolu vairāk seko līdzi un skatās. Piemēram, sporta avīzi atverot Čehu sporta avīzi, viņiem nāk katru dienu arī materiāls, ka vienmēr sāks ar futbolu un pēc tam tur trešajā lapusē būs hokejs. Un kas mēģina skriet pakaļ? Tik tā nav sanāca aizšķirstīt. Basketbols tur noteikti nav Čehijā. Viņi seko, viņi vispār ļoti sportiski nākcija. Varbūt riteņbraukšana viņiem ir topā, tenis arī ir ļoti Tenisam seko. Vajadzētu būt. Jā, bet riteņbraukšana viņiem visi seko riteņbraukšanai līdzi arī. Labi, ja par Čehiju mēs tā daudz iesākām runāt, tad jāpajautā arī nākamā sezona tu paliec tajā pašā komandā, bet tev pievienosies Oskars Baķņa. Tev tur kaut kāda loma bija tajā, ka Oskars arī no Somijas tagad pārceļās tieši uz klubu, kur tu spēlē. Es pieņemu, treneris klubu vadību pajautā jau, klausies, kas tas pa piparu, kas Somijā šogad pēkšņi ir sācis gols krāt. Varbūt vēl labāk, viņš lika tev sarunāt to piparu, lai brauc pie tevis. Vai kaut ko. Iedod viņam Čehu kronas, lai viņš brauc šo izdara tā, šitā. Kā tur bija tas stāsts? Nē, pats vainīgais ir Oskars, ka viņš tik labi sāk spēlēt šo sezonu iesāk. Jā, bez tā nekā nebūtu. Jā, viņš pats vainīgs, kāpēc man treneri uzreiz pamanīja viņu. Es pieļauju, ka viņi iepriekš bija viņu pamanījuši. Un tās pēc pirmajām 6 spēlēm 4 vārti viņš guva tā kā... Man uzreiz apjautājās, un viņi jau bija pēc tam pirmajām 6 spēlēm jau bija gatavi viņu parakstīt. Un uzprasīja, galvenais mūsu trenerim ir raksturs, kāds viņš ir kā cilvēks. Tas ir pirmais, pēc kā izvēlās spēlētāji un iedeva labas atsauksmes. Un, tur bija tikai cik lielu problēmu bija, cik liela Oskars izstīs līgumu. Tur bija arī negotiations. Cik ilgi tas process tur bija? Mēs Oskaram neesam prasījuši, cik tas process tu varbūt zini. Sāka tev prasīt, kad septembrī jau sanāk, tās pirmās spēles tur aizgāja. Jā, septembrī, oktobra sākumā vai kaut kā tā. Es nezinu, kad 2 mēneši vai mēnesi, es precīzi nezinu. Kad oficiāli parakstīju,
es neuzzināju no Oskara, bet uzzināju komandas biedriem jau, ka tika parakstīts. Tagad es par to procesu vēl. Tad tev par Oskaru prasīja, noteikti Oskars tev prasīja arī par Čehiju. Kur tu piepušķoji vairāk? Nē, es čaļiem saku realitāti vienmēr, un treneriem es varbūt piepušķoju, jā. Lai parakst, jā, es tiešām devu labas atsauksmes par Oskaru, un es jau viņu sabaidīju, ka viņam to, ko es sastāstīju, lai viņam vēl, ka jāpierāda, tas būs vasarā. Jo treneris prasīgs, un tīpaši fiziski prasīgs. Tu minēji, ka šim trenerim viņa prioritāšu listē numur 1 ir spēlētāja raksturs, ka ir ļoti svarīgi nocīm redzot, lai būtu spēlētāji ar labu raksturu un labu cilvēku tātad komandā. Tas, ko es tev gribu pajautāt, ir, tad tas nozīmē, ka šī komanda klubu līmenī, tā ģērbtuve ir vislabākā, kādā tu esi bijis? Vienu no, kā kopumā, kā cilvēki, jā, vienu no ļoti žēl bija, ka pāris cilvēki šogad daudz kadri mainīsies un pāris cilvēki, kas tiešām bija forši čaļi pametīs klubu. Un, jā, mums ir daudz ārzemnieku īstenībā šajā klubā, bet visi kaut kā kopā turējās un dzirdēju no čaļiem, ka bija pirmais gads, kad tiešām, kad ārzemnieki ar vietējiem bija čupojās kopā un bija jautri. Un arī bija grūti momenti vispār, kad zaudējumi kaut kādi sākās, bet čaļi turējās kopā un pavadīja laiku kopā, kad varēja. Tā kā viena no labākajiem kolektīviem, kuras es bijis. Vienots kolektīvs ar ārzemniekiem kopā, bet tu kā čehu valodu droši vien ar čehiem vairāk, es saprotu, ir dzīvojies pareizi, ja? Jā, man tā mentalitāte jau tagad atrodoties Čehijā jau 6 gadus, jau tuvāk Čehiem bija, un es pavadīju laiku ar viņiem vairāk kopā komunicējot ģērbtuvē. Bet, jā, ar abām pusēm varu pakomunicēt. Ir iepriekš dzirdējis, ka komandās, kad sadalās savās grupiņās, un ārzemnieku un vietējie, bet problēma ir tā, ka Čehijā ļoti maz angļu valodu čaļu runā. Nākās kādam pievilkties. Jā, un tad tur daži vispār nerunā angliski, un daži tikai angliski ārzemnieki runā, un tad tur pa vidu kaut kā mēģina sakontaktēties, jo jā, Čehijā tā izglītības sistēma varbūt angļu valodā nav tik spēcīga. Tātad šī ir viena no labākajām ģērbtuvēm, kur tu esi bijis, droši vien nesaucot ne komanda, konkrēti spēlētāju, bet kas ir sliktākais, kas var notikt kluba ģērbtuvē? Kas ir sportā izmantoto terminu angļu valodā cancer in the locker room? Kāds spēlētājs, kāda tipa spēlētāji ir paši sliktākie, kas ģērbtuvē var būt? Slikts body language, ķermeņa valoda slikta, kaut ko izdara pārmetumu soliņa, ja kaut ko komandas biedrs neādot precīzi piespēli, un tu tur sāc viņu pārmest vai kaut ko, teiksim, rupi dirst virsū. Tas ir slikti, un vispārīgi čīkstēšana, aiz muguras aprunāšana, neesi pozitīvs ģērbtuvē, piemēram, kaut kur visu laiku esi negatīvs, viss ir slikti, visu laiku, jā, un tie faktori. Vēl egoisms. Tīpaši tas, kad tu redzi dažreiz, kad atbrauc ārzemnieki, tīpaši kanādieši, amerikāņi, ka viņiem galvenais ir punkti. Ja viņam punkti nav spēlē, viņš ir neapmierināts, viņš sēž aizmugurē autobusā klus, un kaut gan komanda ir uzvarējusi, jā, un tādi cilvēki salasās kopā, un nekas labs nevar būt. Skarbi. Bet tāda ir spēlētāja. Katrā komandā, vai šajā tev nebija tāda spēlētāja, vai ar viņu tā ātri tika galā, piemēram, šogad? Jā. Es nesaucot vārdu, vai tāda bija šogad? Jā, bija daži spēlētāji, kas, piemēram, domāja par saviem punktiem, un ja nebija punkti, tad viņš tā sēdēja neapmierināt ģērbtuvē, bet viņu vairāk tā kā arī pat tādām situācijām čaļi paņem uzreiz ģērbtuvē, sāk vairāk pasmieties par viņu, varbūt, lai viņš saprast, ka tas nav normāli, nav kādi joki izšā. Visi redz visu, jā. Jā, visi redz visu, un tu pamani uzreiz to, ka kāds cilvēks ir kāds, un varbūt tā kā lietas viņam zināt, ka tas nav pareizi. Bet Čehija arī ir par piespēlēm un goliem papildus prēmijas klāt, vai tas ir tīri tāds, kā sarunā. Kā sarunā. Citiem ir līgumos, man tas nav. Man ir komandas punktiem prēmijas. 1, 2, 3 punktus spēlēt, atsevišķu summu. Overtimes vai tā salīdzinās. Un tad sezonas beigās saņem tās prēmijas. Kā sarunā, kāds līgums ir? Ir dzirdēti stāsti par to, ka tev tu noraidījumi sakrājās vai vēl kaut kas, ka tad komandā arī liek budžetā kaut kādu iekšā, tur cilvēki metās. Čehijā arī kaut kas tāds ir topā. Es man liekas, ka tas bija Krievijā dzirdēts kaut kāds šitie gājieni. Tu domā otrādākā virzienā? Kā otrādākā, ka tu savāc 2 minūtes, tu teiksi kopējā komandas kasē ieliec banketā vai kaut kam tam līdzīgam beigās. Ir komandas sodi, ir spēlētāji. Nav tā kā ar vadību saistība, bet spēlētāji kase, ko mēs tur pērkam ģērbtuves šampūnus, izbraukumā koliņas, tur uzkodiņas kaut kā autobusā, lai būtu.
katru mēnesi tur 20 eiro tev jāatnes, bet pa sodiem tur arī nokavē treniņu vai telefons iezvanās, vai, piemēram, šogad bija izteikti tas, ka mums ir izdalīts apģērbs, uz spēli atnāca aizmirst, piemēram, botus uzvilkt komandas. Nu, uzreiz samaksā kādu naudu. Cik tas ir apmēram? Pasās apmēram tās summas, kāds tur grozās, ja drīkst vispār to? Nu, viens aizgulējās šogad uz treniņu aizgulējās. Nezinu, kāpēc. Nu, viņš samaksāja 5000 kronas, tas ir 564, 200 eiro. Nekas tur, ne super traki. No. Kaspars bankrotētas 900 sekundēm, mēģinot ierasties laikā. Uz raidījuma sākumu es esmu klāt. Par to, ka mums ir pateikts, kad ir jābūt un kad es ierodos, tas ir cits stāsts. Kad cilvēki mani redz, tad es esmu klāt. Kad kameras ir ieslēgts, es esmu klāt. Ja nebūtu izdevīgi strādāt šajā kompānijā. Es paliku mīnusā pie tādiem noteikumiem, jā, tas ir vairāk kā skaidrs. Labi, bet par ģērbtuvi tagad, es domāju, pārējām pie izlases, jo laiks ātri iet uz priekšu. Šodien arī galu galā nav brīvdiena, ir savu pienākumu jāveic tev Latvijas Valsts vienībā. Šogad ģērbtuvē daudz jaunu kadru. Nav tā, ka mums ir pagaidām treniņu nometnes procesa pašā sākumā vairāk debitanti, kā ir bijis pēdējos gados. Vismaz gols man visvairāk debitanti, kā jau kad ir bijis, man liekas. Tas tagad gandrīz katrā pārbaudas spēlē, kādam ir pirmais gols Latvijas izlases rindās. Mēs esam pašiem jaunajiem prasījuši, mēs esam treneriem prasījuši, kādi ir tie jaunie, kā viņi jūtās. Ko tu kā viņa komandas biedrs var pateikt par jaunajiem džekiem, kuri lielajā izlasē ir pirmo pavasari? Nu, godīgi, tā jau cita paudze sākās, cits cikls. Kā, labi. Stāstīšu, piemēram, vakar uz laukumu pirms spēles iesildīšanā. Parasti jaunie, manā laikā bija, kad es esmu jaunākais, viena no jaunākā jāsavāc ripis, jāizdod no vārtiem un visi jāsliek čupiņā, piemēram, kaut kur. To darīja, mums ir 10 debitanti, viens to darīja. Un es pēc spēles to ar viņiem runāju. Visi saprot, ka tā jādara, bet tas trakākais viņi bija, paldies, ka tu pateici, jo mēs nekad ar to neesam saskārušies. Viņi visi mūži spēlējuši, un viņiem nav bijuši tāda hierarhija, kad veterāni, vecākie neko nedara, piemēram, nevāsās rips un jaunākajiem to jādara. Bet tas droši vien tāpēc, ka viņi nekad nav bijuši tādā situācijā, kur ir reāli veterāni, jo lielākā daļa no viņiem ir studenti, kur, visi ir pa lielam vienlīdzīgi, laikam. Es tā iedomājos. Jā, bet arī ir spēlējuši 18-20 izlasē, kur tev jaunāk čaļi, piemēram, tu jau tā kā veterāns, tā kā kapteinis pastāsta kaut ko jaunākajiem, un ka tev jāsavāc rīpas pēc treniņa vai jāizvāc rīpas iesildīšanās no vārtiem. Un, jā, bet interesanti, ka viņi nav saskārušies to, un viņi tādus mazos nerakstītos likumus, piemēram, nezinu. Bet tas ir forši, ka viņi saprot to un apzinās un to dara, un pēc tam to darīs. Tā kā, jā, bet cita paudze, viņi ir runātīgāki, atvērtāki, piemēram, dažās vietās periodēm viņi runā, viņiem tās emocijas ir, kur iepriekš mēs kā spēlētāji varbūt vairāk klusējām. Izklausās pēc Martina Laviņa. Arī, bet ir visi pārējie. Visi līdzīgi. Viņi runā, viņi visu laiku enerģijas pilni, un dažreiz, kad jāpaklusē, viņi pasaka savas emocijas, un tā ir tā jaunā paudze, ko arī treneriem jāmāc ar to strādāt, jo es domāju, tāda viss ir. Bet man liekas, ka vispār hokejā un Latvijas hokejā daudz bija runāts iepriekš par to, ka prasās, ja tā komunikācija vispār ir vairāk. Tas tagad ir tas solis uz priekšu, kas patiesībā ir labvēlīgs, laikam, ja? Jā, komunikācija ir svarīga, noteikti. Un, piemēram, tur pirmspēles intervijās kāds paprasa jautājums, un treneris atbild, kur var pielāgot vai paskaidrot. Un vispār galvenais treneris un trenera asistenti arī vispār ļoti labi komunicē. Ja kādi jautājumi viņš atnāk izstāstā un tā padziļināt izstāst, nevis ar pārmetumiem, bet ja kādi jautājumi vienmēr izrunājam, un tas ir viss labi. Un komunikācija ir arī tās pirmās spēles, viņi bija pirmo reizi izlasē lielajā. Un tik daudz taktikas un tik daudz viss kaut kas jauns, lai tās spēlēs labi spēlēt, arī tur jāprasa laiks un komunikācija galvenais. Un ar to varbūt es zinu, ka viņi spēlēs labāk, un tas ir svarīgākais. Bet ar šiem jauniem spēlētājiem tev bija arī sadarbība, treniņi kopā. Jūs pirms spēles ar Somiju preskonferencē teica, ka vasarās jūs arī esat strādājuši kopā. Droši vien, ka tad jau arī kaut kā tā saikne sāk pamazām izveidoties, ka nav tā, ka jaunie džeki nāk ģērbtuvē un neviens nesaprot, uz kur pusi jāskatās un kas jādara. Tā kā tev kaut kāds jau kontakts tur bija, ja? Jā, mēs vasaras treniņus aizvedam kopā ar daudziem 18-20 spēlētājiem. Mums tur tāda veterāna grupiņa, Ābols un Balīnskis. Nākam, Anģāns arī tur nāk, un tad ir jaunākie spēlētāji. Tas ir veterāna grupiņa, tas skan jocīgi. Vai ne? Tas status salīdzinot uz viņu 18-20 čeļiem, bet strādājam kopā, un forši, kad viņi cenšas,
Bet mēs arī cenšamies, un kā es teicu viņiem, arī tajās vasaras treniņos, es savu vietu pa brīvu neatdošu izlasē. Ja jūs gribat mani izkost, tad jums, piemēram, vasarā jāskan tie sprinti ātrāk pa manī. Un es domāju, mēs arī treniņos, arī pašlaik, visi sacenšās pa vietu sastāvā, un tas to līmeni ceļ uz augšu. Par jaunajiem man maz piebilde, ne tikai mūsu jaunajā izlasē Rips pēc treniņiem tā uzreiz paši nevāc Arēna Rīga darbinieki stāstīja, ka Somi jaunais supertalants pēc treniņiem arī pirmais no ledus esot bijis. Nu, tā ir tā paudze. Es saku, ļoti interesanti, ļoti specifisks. Man tas bija pārsteigums pa to, jo man likās, ka tas ir visur. Viņi zina, viņi atbrauc uz Ameriku, piemēram, tur arī kapteiņi un veterāni jau 4 gadus koledžā spēlē, un tad tur jaunie jāvāc. Bet nē, vairāk vispārīgi nedrīkst arī apcelt tā jaunajā kaut ko pārmest, jo tā nav norma. Droši vien pēc spēlē viņi attiet nevis ar 1-2 dzērieniem, bet ar 0 koliņu un Uno, jā, apmēram. Vai kaut tam līdzīgs. Tur ir citādāk pieeja. Es te ko saku par 0 koliņu. Uno, viņiem ir 19, nevis tev ir 19. Uno. Es nezinu, tas, ko tu pateici. Mazums. Bet pēc spēlēm interesanti, ka viņi vispār neizstās noguruši. Tas ir trakākais. Un tu pats tajā laikā nebija tāds? Varbūt, noteikti, jā. Tā kā viņi ātrāk atjaunojas. Par atjaunošanos, kur izlase tagad ir, kādā fāzē jūs esat gatavoties čempionātam? Smagā fizuha jau tiek likt iekšā vai tikai sāks likt iekšā? Nu, tā kā es sāku treniņus, atsāku pēc 2 nedēļu pauzes pirmdien, tad jau tur pirmdien bija vienkārši. Es Ērikam Visockam prasīju mūsu fiziskajam trenerim, kad tu jau bedrē dzēni. Nē, tikai sagatavoju spēlē. Jo, tā kā es nezinu, kā viņi strādāja iepriekš, kā tas bija tas process, bet es domāju, ka mēs ar šodienu jau sāksim. Mums ir 10 dienas pauze līdz nākušajai spēlēm. Mēs šodien, mums ledus nav, bet mums ir fiziskais tā kā zāle un skriešanas pieļaut, tā kā jau šodien sāksim un tās pasmagi. No fiziskiem, kas visvairāk patīk, kas vairāk riebjās? Nē, mēs pagājušajā gadā aizsākām to krosiņu, pa Grīziņkalnu skrējām. Baigi patīkam īstenībā kaut kas cits, jo parasti hokejā neskrien tik daudz. Kā kustības skriešana, vairāk ritenis tiek mīts. Jūs Grīziņā augšā vai pa to apli rīt? Mēs pa apli, pa Geto Games, pa zālītu, kas pa asfaltu skrien. Un forši vispārīgi svaigā gaisā un paskatīties cilvēku brauc garām, kaut ko dažreiz papīpina arī. Tāds emocijas vairāk nevis. Manēžā arī bijām iekšā, arī patīkam. Jauna vieta, jauna infrastruktūra, kur strādāt, arī patīkam, ka viss jauns. Mums vispārīgi kompleks ir izcils. Priekš federācijas, priekš izlases ir izcila vieta, kur mēs varam trenēties. Un es labāk, kā teicu, braucu pēc spēlēm uz Daugavas stadionu trenēties, nekā palikt Daugavā. Jo mums tiešām tur labi un mīļi ir. Klausies, gribējās te uzdot vienu jautājumu. Šodien par pašu pasaules čempionātu skaidrs pēc pagājušā gada bronzas izcilākais sasniegums, kāds hokejā Latvijā ir bijis. Tev nav nedaudz bail no pašu sasniegumiem, respektīvi, ka izdarīts ir tik daudz, ka nepiezogās tādas domas, kā to Latviņu tagad noturēt. Tik augstu esam uzlikuši, kā palikt, kā mēģināt tur palikt? Nē, mēs bijām maleši, ka mēs vinējām un dabūjām to medaļu, bet ir jāsaprot, ka ir jāsliegs visam, lai tās medaļas tiktu. Mēs labi spēlējām, cīnījāmies, un arī veiksmi bija tur, lai mēs tur tiktu. Arī pretinieki nospēlēja, kā nospēlēja, lai tik viss salikās, mēs tiešām bija labi. Un vai tā latiņa ir uzlikta augsts? Jā, viņa ir uzlikta augsts, bet tas mūs neaizskar, jo mēs gribam katru gadu vinēt medaļas, bet mēs saprotam, ka tas grūti un realitātē ir liels komandas priekšā mums, kas noteikti arī var paveikties viņiem vairāk vai mums nepaveikties. Tā kā es zinu, ka mēs brauksim, tā kā šajā spēlēs pret Somiju mēs brauksim, kāpāsim, bloķēsim, kritīsim, celsimies un darīsim visu, lai uzvarētu. Un uzvarēs spēcīgākais. Par to mentālo pusi pēc tās bronzas mēs ar vairākiem hokejistiem runājam par līgumiem, cik tas ir nostrādājis kādam līgumu noslēdzot, nenoslēdzot, bet tīri par to mentālo pusi pārliecību un to pacēlumu vispār sezonas gaitā klubā, jo tagad, ja mēs skatāmies, ir Balcers finālā, Ķēdiņš finālā, Abolstītis ir finālā, Dzierkals izskatās būs finālā, es ceru, ka būs finālā, Gudļevskis ir finālā. Mēs skatāmies klubu hokejā jau arī mūsiem. Šīs sezonas ir diezgan iespaidīgs. Tu pats arī sev sezonā jūt, ka tā nūja turās citādāk, slidojas citādāk un uz tevi skatās citādāk. Kā tas mentāli vispār iedeva tādu grūdienu un vai iedeva? Iedeva noteikti pašpārliecinātību vairāk, tāda spēcīgāka. Un, ja tu esi spēlējis un vinējis tos komandas, kur NHL spēlētāji,
tad zini, ka tev klubā nāk pretī kaut kāds no vietējais čeks, piemēram, kur es spēlēju. Tad tu zini, ka tu nebaidies no viņa. Jā, un tad, ja tu nebaidies no viņa tik ļoti, neesi tik uzmanīgs, tu vari pašpārliecināt, tuvāk nospēlēt aizsargam. Vairāk slidot arī, nebaidies, ka tev kāds noķers, piemēram, jā, un tā pašpārliecinība grūdienis ir, un tu zini, ka tu vari uzvarēt tajās spēlēs, bet vispārīgi pašpārliecinātībai tas ļoti daudz deva. Droši vien karjeras sākumā, bet tev pašam ir bijis tāds mirklis, ka tā pārliecība par saviem spēkiem varbūt nav visaugstākajā līmenī, vai ir kāds hokejs, ko tu vari pateikt, ka tu esi uz ledus, un tu skaties, bļāviens, man viņš tagad ir jāmēģina apturēt. Katru sezonu pēc Dinamo, kad es spēlēju, katru sezonu nākošajā gadā bija spēlēšana bez pārliecības. Baigi noēd man tā Dinamo gadi to pārliecību nost, jo tas cits hokejs un tās prasības un tas trenēšanas stils baigi noēd pat pārliecību. Gribēju tieši to prasīt par to Dinamo, to devumu un iespaidu, pēc tam arī spēlētāju tieši mentalitāti, jo mēs skatījāmies, bija labas sezonas, bija diezgan daudz sliktas sezonas, kamēr pastāva Dinamo, ka tas arī kaut kā ietekmē ir izlases sniegumu. Tādu arī kaut kādu var tur korelāciju tevis atrast. Es domāju, jā, pēc tam, ka tu zaudē visu laiku un tu tas visu sezonu, tas spiediens Dinamo spēlē, ka tu tur zaudē un tev tur katru dienu tur viss slikti, tur viss, esi slikti spēlētājs, tev katru kļūdu, tur iziet cauri video, tev pārmet. Tu vienkārši vairs savu netici un tu vienkārši atspēlē to hokeju un pienāk izlas, tu joprojām tas pakāpenis pāriet līdzi. No depresijas nevar tikt tik ātri ārā? Nav depresija, bet... Jā, bet tu netici sev. Tu baļie, ko es pamanīju, kad man bija pēc Dinamo sezonas, es galvā pirms spēlēm parasti izēju momentiem cauri, es domāju, nevis es smuki labi piespēlu spēcīgi atdošu, ko es tagad domāju, spēles tā, tur būs piespēles spēcīgi atdošu lāpstiņas. Man bija otrādi, man bija galvenā, tajā situācijā pārliks ripa pāri lāpstiņai. Es iešu gar bortu, man tur apslidos. Es jau domāju no negatīvās puses. Tu gaidīji sliktāko? Jā, es gaidīju, gatavojos sliktākajiem, kur es tagad pavisam citādāk pieeju spēlē. Tas ir labi. Pasaules čempionātā kalendārs šogad mums ir tāds, ka nosacīti ar komandām, kuras mums, labi, es kā fans es varu teikt, vai ne? Uz kurām es skatos no augšas. Viņas mums ir kalendārā spēles ir pašā sākumā. Tev kā hokejistam tas kalendārs vispār ir kaut kā svarīgs? Tev liekas, kā būt ērtāk, kā būt foršāk, kā būt parocīgāk vai pilnīgi vienalga, kas nāk pretī, tāpat ar visām 7 komandām būs jāizved viena spēle? Nē, es paskatos, es nezinu kalendāru, bet kad es eju čempionātam tuvāk, es skatos to kalendāru un saprotu, piemēram, pagājušajā čempionātā mums svarīgākā spēle, teiksim, kura bija? Beigās pirms turnīra svarīgākā spēle. Slovākija likās. Un tā ir otrā diena jau. Jā, uzreiz. Back to back sanāca. Es skatos uz to pašu, ka mūsu svarīgākā spēle ir back to back. Tā kā arī, piemēram, skatos to kalendāru, ka nav forši, ka mūsu svarīgākā spēle. Un, piemēram, tur vienā turnīrā bija, kur mēs Vācijā spēlējām, ka mums arī sanāca pēdējā spēle svarīgākā. Mums bija spēle, un vāciešiem bija 2 dienas brīvs, piemēram, un mēs to zaudējām tur Bulīšos vai kur to vietām. Tā kā tas ir svarīgi, ka mums, piemēram, galvenais, lai tā back-to-back spēle, tā otrā spēle nav tā svarīgākā spēle priekš mums. Tagad back-to-back sanāk, man liekas, sākam ar back-to-back Poliju, Kazahstānu. No galas pareizi atceros? Jā, bet tā tik nebija 2 pēc kā. Mums visu laiku back-to-back kaut kādi, jā. Galvenais, lai tā svarīgākā spēle ir pirmā, un nevis tajā pret to spēcīgo pretinieku otrajā dienā var vinēt to spēli mierīgi. Ka tu varbūt neesi tik svaigs, bet tu vari spēlējot disciplinēt, tu vari vinēt to spēli. Tā kā tev jāspēlē par to svarīgo spēli pret Slovākiem atkal. Jo. Tev būt pilnīgi svaigam, tev jābūt koncentrētam, tev tur, lai to spēli vinētu, jo viņiem noteikti arī šogad būs ļoti labi izlase. Izlasē noteikti būs vēl papildinājumi, jau to iepriekš minētie hokejisti, kas jau ir garantējuši sev vietu finālā, vai mēs ceram pavisam drīz garantēs un pievienosies izlasē nedaudz vēlāk. Un Šveices Nacionālajā līgā mums 2 finālisti. Skaidrs, ka Latvijas būs Šveices Nacionālās līgas čempions, jānoskaidro, kurš Ķēniņš vai Balcers. Kā tu sagaidi tos džekus atpakaļ? Ko tu saki tam, kas ir uzvarējis, un ko tu saki otram, kurš tikko ir piedzīvojis zaudējumu finālā? Tur jau katram ir savā situācijā. Tur jau
skaidrs favorīts, piemēram, tajā finālā Šveicē, skaidrs favorīts ir Cīrika. Olī, bet bukmekeriem arī ir savas domas, mēs ar to vēlāk izstāstīsim. Jā, jo es tā visu sezonas garumā skatījos Šveices līgu un skatījos, kā spēles stils. Protams, GO3, jā. Ar cerību, ka kādreiz Čehu līga arī parādīs. Tur, es par to cīnos jau otro sezonu, bet tu varēsi pēc tam māk palīgā. Jā, bet diemžēl tur Hāls neatbilst. Es domāju, kamera līmenis arī to neatbilst. To tu nesaki tagad, to mēs izgriezīsim mārā. Jā, bet jā, man liekas, stabila favorīts Balcer komanda. Bet abi vinnēs, mums būs vismaz tituls. Mēs varam palapoties, kārties tituls priekš latviešu. Tas ir svarīgi arī mums. Tu preskonferencēs, starp citos piefiksēt, tu diezgan daudz skaties hokeju brīvā laikā, jā? Jo mēs te Rubīnu iepriekš runājam, Rubīns atkal baigi neskatās, viņš to hokeju ir atēdies diezgan daudz, bet tev hokejs visu laiku griežās visur. Kam vēl tu seko līdz? Labi, Šveicē tu seko līdz, kas ir vēl, kam tu seko līdz? Es pastos Čehijas līgu, arī citas spēles, kas man interesants liekas. Savs dārziņš jāzina. Jā, pastos arī Čehijas pirmo līgu, ik pa brīdim. Kad tur es redzu, kaut kāds interesants komandas spēlē, ja nav prioritātes manī, ko es izēju cauri no augšas, ko es skatītos, nav. Un tad labi, Čehijas pirmā līga. Es pastījos arī Zviedrijas līgas, skatījos šogad, pastījos Latvijas čempionātu. Es ieslēdzis, bet ātri atmetis ideju. Kaut kā neaizgāja. Čempionu līga bija, ko es bieži skatījos, jo tur YouTube rādīja, tur forši, kad ieja YouTube, tur jau rāda tiešais bija. Ko es vēl pastījos? Ik pa brīdim kaut ko es esmu uzmetis acis, esmu uzmetis arī uz Vāciju un Austriju, es paskatījos to līmeni salīdzināt. Iedod topu tagad Eiropas. Par līmeni. Toms GO3 ofisā katram ir uzkrits uz nervu šajā nedēļā ar jautājumu. Nosauc 8 spēcīgākās hokeja līgas pasaulē. Pasaulē. Mēs ņemam visu pasauli. AHL es neesmu redzējis, godīgi, lai es tur gribētu ierindot vai negribētu, to es nevaru pateikt. AHL mēs tad neesam. Jā, neesam pat AHL. 8 spēcīgākās līgas pasaulē. NHLs. Labi. Pēc līmeņa. Labi, liksim Šveice, Zviedrija. Jā, tur ir Šveice, Zviedrija ļoti līdzīgi. Bet Čempionu līgā, protams, vienmēr šogad vinnēja Šveice, bet skatoties tās spēles, īstenībā Zviedrija, man liekas, daudz spēcīgā parāda. Bet tas atkarīgs, kāds sastāv aizbraucēs. Es noteikti nākošo lieku pēc Šveices, Zviedrijas ir Eiropai Čehija. Tad es liktu Somiju, Vāciju. Slovākija, Austrija. Astotnieks mums ir jau. Jā, tad aiziet tur Francija, Anglija, līdzīgi. Jā, jo es piemēram, skatos izlases rezultātus daudz ko. Es skatos Čempionu līgas rezultātus salīdzinājumā, liekot iekšā, piemēram, daudz liek, piemēram, pāri liek Čehijai, liek pāri Somiju vai Vāciju, piemēram. Bet es redzu izlases spēlēs, ka mums tagad spēlē, piemēram, vakar spēlē Čehija pret, ko viņi spēlē? Čehija spēlē pret Vāciju 3-0 sasit. Ar visi spēlētāji bija no Čehijas Ekstralīgas. Slovāka arī vakar Šveice 3-0 vinnēja. Slovāka arī, bet arī es skatījos sastāvu visi no Čehijas Ekstralīgas. Slovākija? Jā, skaidrs. Okay. Arī tie, kas tur ir no Slovākijas līgas, vēl viņi jau nākošajā gadā parakstīti uz Čehiju. Čehija ir, tā kā es skatījos, jā. Un, Somija, tīpaši es lasīju tagad interviju pēdējo, ka Karli Varī no Čehijas līgas komanda parakstīja vienu somu, kas bija top spēlētājs Somijā. Viņš pateica, ka bija vīlies, jo mēs pat tādu naudu samaksājām par top spēlētāju no Somijas, un tomēr Čehu līga ir augstāka līga pa Somiju. Tu esi iesakņojies diezgan Čehijā, bet tev ir bijuši kaut kādi aicinājumi vai pašam interesēs čāpot uz vēl kādu citu līgu, pamēģināt uzspēlēt? Es kā saprotu, ka tas viss droši vien arī ģimenes apstākļi viss un pārējais Čehijā, bet tīri sportiski principi pēc. Jā, es, kad biju jaunāks, vienmēr gribēju augstāk, vienmēr Šveici gribējās. Šveici bija tā kā bija aizliegtais augurs. Kad diemžēl sākās karš Ukrainā. Visiem bija iespēja kaut ko parakstīt, un es aģentam pateicu, es pa brīvu aizbraukšu tiem 2 mēnešu Šveici. Uzspēlu pa brīvu. Bet tā kā varianti nebija, un bija visiem varianti atbraukt Zviedriju.
Es pieņemu, ka aģents pat nepiedāvāja tev pabelt nevienam. Viņam tomēr savus eiro jānopelna. Varbūt, bet tā jau nākotnes vārdā. Jā, labi, pierādi tur kaut kur aizceries 1-2 spēles un tiec, bet un bija visi brauc uz Zviedriju tajā gadā. Es uzreiz aģentam pateicu, es Zviedriju nebraukšu. Jo es zinu, ka tas nav mans hokejs. Nav man līga. Es uzreiz sapratu, ka es nākotnē neredzu, piemēram, Zviedrijā. Gan hokeja ziņā, gan vispārējais, tad es uzreiz parakstīju Vāciju. Ne, tu biji Izelonā. Jā. Vācijā otrais nav vēlme atgriezties. Nē, labprāt gribētu, bet tur ļoti ziemeļamerikiski viss notiek. Tur treneris, galvenais treneris no Kanādas vai Amerikas un spēlētāji lielākā daļa Kanāda Amerika un tur savu mafiju, teiksim tā. Es kaut ko tādu par Austriju arī dzirdēju, ka Austrijā arī atsevišķi kūdu šķiet stāstīja kaut kur, tur esot savu vidi izveidojusies. Ralf, klausies, pie mums raidījumā ir tāda tradīcija. Tev pa labai rokai ir Olībet Laimsrats. Mēs lūksim tev viņu iegriezt. Tur ir 3 sadaļas. Pateiksim priekšā skatītājiem, ka pirms ieslēdzām kameras sportisti, kā jau sportisti iesildījās. Drīkst griezt, un tad skatīsimies, kur piezemēsies. Pirmais, kurš to ir izdarījis, iesildījies. Tas gan, jā. Tad neviens cits to nav darījis. Jautājums klasiskais. Klasiskais jautājums. Lūdzu, taisi vaļā aploksni un skaļi lasi, kas tur labs. Zinājāt, ka būs jautājums, jā? Tā parasti gadās. Magnēti nav. Kādu jautājumu negribas dzirdēt no žurnālista uzreiz pēc zaudētas spēles? Īsais ievad žurnālists Ralf Freiberg. Kaut kādi klasiskie tur. Vai varēja labāk nospēlēt? Piemēram, tas bija tā kā vienmēr. Vai varēja labāk pēc zaudētas spēles? Vai tad jautājumi kaut kādi? Kas traucēja mūs uzvarēt šajā spēlē? Šitos es sev pierakstīšu. Jā, kas traucēja? Tā kā. Nē, man nav problēmas sniegt intervijas pēc spēlēm, bet arī uz stubiem jautājumiem. Tā kā citi aizvaļās, citi negrib dot pēc intervijas spēlēm, bet beigās jāsaprot, ka tas ir biznes un viss ir pārdoties biļetēs un skatījumos. Piemēram, šogad esmu pēc vienas spēles playoffā sniedz interviju un pateicu intervijā, kad ir grūti uzvarēt spēli, ja tu spēlē uz laukuma vairāk nekā pret 22 spēlētājiem. Tas man izmaksāja 500 eiro. To var interpretēt, ka tu par tiesnešiem runā? Es to būtu interpretējis, ka tu par faniem. Jā, es arī domāju faniem. Man ir par laimi šitajā, jo treneris arī izteicās, ka un treneris pateica pēc spēles tajā pašā spēlē, pateica, ka mums laikam mums vairāk jātrenēs 5-3 spēlēt mazāk, jo katrā spēlē to spēlēsim. Redz, kontekstam ir nozīmes. Cilvēki savilka, kas notiek ap spēli kopā, visticamāk par tiesnešiem. Jā, un katram izmaksāja 500 eiro tas. Par laimi komandu šoreiz nosedz. Dažreiz neliekas pat rāk, ka tos tiesnešus tik ļoti sargā, teiksim, komentāros. Man liekas, ka tādā ziņā cilvēkiem aizliedz izteikties. Man vismaz liekas, labi, pateic, tev nepatīk tiesnesis. Tā kā es teiksim, man liekas, būtu interesanti spēlētāji pateikt, ko viņi tiešām domā. Jo tiesneši jau tāpatās. Man šķiet, laukumā viņi dabūtu dzirdēt stipri vairāk nekā intervijās laukuma malā. Tas par tiešām grūts darbs. Jā. Es gribēju kādreiz iejusties viņu lomās, saprast, cik tas grūti ir. Bet piemēram, skatoties tagad arī Čehijas playoffs, kad tur tur arī spēlētāji Twitterī rakstīja to un pārmet to, ka tagad playoffi nav par iemestajiem smukiem goliem vai kas uzvarēja. Tagad pēc katras spēles ir apspriests tiesnešu lēmumu. Katru spēli tiek apspriests tiešas lēmumu, kāpēc iedeva tur lielo sodu, kāpēc neieskaitīja tos vārdus, vai ieskaitīja, vai tur 2 neiedeva. Un tas Čehijas līgā šogad baigi tas izcelts tiek. Kā tev liekas, hokejā tiesnešiem tas palīdzētu vai nāktu par sliktu tagad no komandu lielajos sportos, no visur video atkārtojumi arvien vairāk un vairāk tiek izmantot? Protams, arī hokejā treneri izaicinājumi ir, bet tās lietas, ko treneris var izaicināt, ir zonas pārkāpums, rips šķērsoja, nešķērsoja līniju un vai pret vārtsargu ir pārkāpums, vai ne? Plus mīnus. Kā kurā līgā? Tas atšķirās pa līgām. Tas nāktu par labu vai par sliktu, ja paplašinātu treneri iespējas prasīt izaicinājumus par noteikumu pārkāpumiem. Piemēram, tiesnesim tagad palēninājumā skatīties, bija tur bloķēšana vai nebija? Tagad, piemēram, Čehijā pieņēma jaunu likumu, kad ir katru situāciju tiesas var iet un
skatīties uz iPadu. Piemēram, neredzēja kaut ko, viņi izlēma, iesim skatīties. Neatkarīgi no tā, ka spēles laikā nosilpa, nenosilpa, ja mēs uzskatām, ka vajag, mēs varam iet pastīties. Cik ilgas ir spēles tādā gadījumā? Nu, mums ir ievilkušās dažas spēles pret Liberec, mēs kaut kādu rekordu uzstādījām, vienu periodu mēs nospēlējām kodās stundu 16. Pirmais periods bija ilgi, jā, tur kaut divreiz skatījās vārti un tad tur sodu skatījās. Jā, bet es piemēram, uzlabojumu no tiešiem varētu būt pirmais, kas man patīk Ziemeļamerikā un kas man nepatīk Eiropā, ir komunikācija tiešiem. Ka Ziemeļamerikā to ar tā kā draugu runāt uz laukumu. Tā kā jūs vienādās pozīcijās. Vienādās pozīcijās, tu vari kaut ko viņam sliktu pateikt, viņš tev var kaut ko sliktu pateikt. Nu, tad tu komunicē. Un, piemēram, ja tur sanāca piedod, piemēram, šogad forši bija Čehijā, man tur viens iesit, es vienkārši sāku sist atpakaļ un man iedeva 2 tikai. Un pēc perioda viņš tiesas atnāca, redzēja, jā, viņš iesit pirmais, bet viņam arī vajadzēja dot 2. Piemēram, tāda komunikācija, ka tiesas cilvēks pasaka, piedod, neredzēju, un uzreiz tur to emocijas pazūd. Tas ir normāli. Un otrs, ko es gribētu redzēt hokejā, kad visiem 4 tiesišiem, jo tagad hokejs ir tik ātrs, ka visiem 4 tiesišiem ir iespēja dot kaut kādu sodu. Piešķirt. Piemēram, 2 neredz galvenie tiesneši, piemēram, kaut kāda bija klupināšana, bet līnija tiesas to ieraudzīja, viņš var piešķirt arī. Jo tas hokejs tik ātrs un tas hokejs tagad ir pa visiem 360 grādiem, pa visu laukumu kaut kas notiek un var gadīties, ka tie 2 tieši skatās vienu spēles momentu un neredz aizmuguru un tad var pacelt to roku un iedot arī pa kaut ko. Tiesneši, principā, pārformēšanās visi 4 galvenie un līnija. Jā, kaut ko tādu vajadzētu, kaut ko es pieļauju. Ralf, teiksim tev milzīgi paldies. Katru laiku atnākt pie mums ciemos. Labprāt turpināt šo sarunu, bet Grīziņkalns ir nepiedodams. Cik ātri tu to krosu noskries, mēs nezinām, bet mēs zinām, cikos tev ir jāsāk. Drīz bet apsolām mēs klusi skriesim. Jūs klusi? Lai vietējie apkārt iedzīvotāji nekliksiet, Nekliksim, lai izguļās. Un mūzika arī tikai austiņās. Jā, nedodies. Mēs negribam apbēdināt 10 cilvēks. Ralf, vēlreiz. Paldies, Ralfs Freibergs. Šodien pie mums viesojās Fleksija, Latvijas izlases hokejists. Nākamā pārbaudas spēle Latvijas izlasē 28. aprīlī pret Šveici izbraukumā. Redzēsiet, protams, to GO 3. Brauciet līdzi, atbalstiet mūs. Tas ir piedāvājums arī. Jūs ar auto vai līdmašīnu? Ar līdmašīnu, bet lai brauc līdzi. Tur var pieķert Šveices 5. fināla spēli, ja būs 5. fināla spēle Cīrihē, starp citu tieši. Kloten, Cīrih, tur 15 minūtes. Un kur mēs spēlējam Klotenē? Kloten, jā. Izcēl. Tur dienu iepriekš, un tur pastāstīšu. Tur būs viss kārtībā. Toms izstāstīs, jūs nesatraucieties. Ralf, mēs tev laižam prom, bet ar Tomu mēs vēl ieskatāmies, kādi sporta notikumi tuvākajā laikā ir gaidāmi. Kādas tad ir tās fināla sērijas ar latviešu hokejistiem, un ne tikai par hokeju. Flex test, jā, flex test, Ko pienāca brīdis arī Flex iziet cauri Olībet bookmakeru prognozēm, un mēs sākām ar basketbolu Eirolīgu, ar Kaspara Radvinska mīļāko basketbolu līgu uzreiz pēc Nacionālās basketbola asociācijas. Pareizi? Tā atkarīgs no diennakts stundas. Vai ne, kurā brīdī tur tas mačs notiek. Boloņas Virtus un Baskonija, kas par iedod mums bāzi un fonu tam visam, cik nozīmīgi tā spēle ir. Abas komandas ir garantējuši sev vietu play-inā. Ir jānoskaidro, kura finišēs 8. kura 9. vietā. Komanda, kas uzvar šo spēli, finišēs augstāk, un tas dod milzīgas priekšrocības. Šis ir tā kā play-ins ar mazo P burtu play-ins pirms play-in. Kaut kā tā var teikt. Jo komanda, kas finišēs 8. vietā, viņiem būs 2 iespējas iekļūt play-offos. Sākumā izbraukuma spēle pret Televīvas Makabī. Ja zaudēs to spēli, būs jāuzņem savā laukumā vai attiecīgi pretinieki. Ja uzvara Virtus, tad vai Baskonija vai Anadolu Efes, un tas būs savu skatītāju priekšā. Savukārt zaudētājiem, lai tiktu play-offos, 2 spēles būs jāuzvar. Anadolu Efes savā laukumā. Anadolu Efes šobrīd ir, es teiktu, iespējams karstākā komanda Eiropā. Pabeidz Eirolīgu tagad ar 7-2 bilanci, lai tiktu play-inā vispār. Tie būs jāuzvar savā laukumā, un pēc tam viesos būs jāuzvar vēl viena komanda. Tā kā milzīga spēles līkuma šeit ir. Sapratām, spēle ir svarīga. Spēle ir svarīga, jā. Pārējā ķēdīs palai bišķi garā, bet ar vienmēr sakot tas, uz ko mēs arī ceram, ka Boloņas Virtus uzvar. Pareizi? Bet, protams, jā, tad viņiem būs vienkārši tikt play-offā. Baltijas valsts pārējās par Baskoniju cer, ja kā tur bija, nebija musēja tur baltieši šo Baskoniju. Jā, ja Boloņas Virtus ir Latvijas izlases galvenais treneris, Latvijas izlases spēlētājs, tad Baskonijā kapteinis lietuvietis un 2 igauņu sastāvā. Tas ir Latvija pret Lietuvu.
patiesībā un Igaunija šobrīd. Latvija pret Baltijas valstīm. Jā, un Olī, bet bookmakeri par favorītiem uzskata Boloņas Virtus 65% viņiem, 38% Baskonijai. Nu, tas, es domāju, saistīts ar to, ka spēle notiek Boloņā. Atgādiem vēlreiz, kāpēc šādi procenti, ka paliek pāri virs, nu, parasti, ka paliek pāri, bet virs 100%. Bookmakeriem arī jāliek kaut kā ēdiens uz savu galdu un naudu jāpelna. Īsais atgādājums. Ķeramies klāt pie nākošās prognozes. Šveices Nacionālā līga fināls ir zināms, kas spēlēs finālā tāda Cīriha pret Lozānu, Rudolfs Balcers pret Ronaldu Ķēniņu. Cīriha-Lozāna. Cīrihai 76% prognozes par to, ka viņi varētu izcīnīt uzvaru, Lozānai 47%. Šitien bookmakeri ne tikai kaut ko grib uzlikt uz galda, bet viņi grib kārtīgu mīlestību uzlikt. Kārtīgs mielas, zviedru galdu uztaisīs. Cīrihai uzvarēs. Jā, cik spēlēs? Es lieku uz 6 spēlēm. Lozāna ir citādāks pretinieks nekā iepriekšējās 2 kārtas bija Cīrihai pretī. Un, nu, nevar būt tā, ka tu visu laiku uzvar. Labi, Mābola komanda Zviedrijā gan parāda, ka var visu laiku uzvarēt. 13 spēles pēc kārtas. Bet Cīriha Lozāna būs interesanta sērija. Lieku uz 6 spēlēm. Ceru, ka ne 7, jo 7. spēles laikā man ir daži citi plāni. Oi, tad būs jāskaidrojas ar sievu. Tad būs jārunā. Jā. Tā kā jā, un Šveices Nacionālās līgas fināliem atgādinām katrai spēlē. Tiešraidē varam sakot līdzi GO3 Sport kanālā. Bet latvieši ir ne tikai Šveices finālā, pirmo reizi klubu pastāvēšanas vēsturē. Bremenhāfenas Fishtown Pingvīns ir iekļuvuši Dell līgas finālā. Kristers Gudļevskis, regulārās sezonas labākais vārdsargs, aizvadījis, pareizi no galas atceros, 2 sausās spēles, arī izslēgšanas spēlēs. Tagad vismaz 2, varbūt bija vairāk. Izšķirošā spēle pusfinālā arī tā skaitā ar sausā. Jā, Edgars Lūsiņš, viņa treneris tur, un Fishtowns Pingvīni finālā tiekās ar Berlīnes Eisbären. Nu, šeit gan Olī, bet bookmakeri ļoti līdzīgi vērtē abu komandu iespējas uzvarēt finālā. 51% Pingvīniem, Leduslāčiem 56%. Tā mēs saka, Eisbären, tā nav? Ja tu tev slāps, tad tu tā saki. Tad saki par to bīru. Eisbären! Vai bāre. Bet labi, Eisbären! nav tik būtiski. Galvenais ir tas, ka patiesībā nav tik grūti arī tikt uz spēlēm, ja kāds grib aizbraukt klātienē, jo Berlīna arī nav tik tālu, lidojumi arī regulāri. Nu, no Bremerhāfenas grūtāk. No rītene neaizmīsies, bet katrā ziņā cerām uz to, ka mums būs čempioni Eiropas spēcīgākajās līgās, tā skaitā arī Vācijā. Un tur Gudļevskis ar Lūsiņu labi tempi ir uzņēmuši. Tās varētu būt labas svinības, ja Lūsiņš ar Gudļevsku uzvar. Es gribētu būt tajā banketā. Pieredze rāda, ka būtu labi. Nu ko, turpinām sekot līdzi sportam. Daudz hokeja fināla sērijas visā Eiropā, arī GO3 Sport kanālos. Hokejs un Latvijas izlases nākamā pārbaudas spēle, kā jau teicām, 26. aprīlī pret Šveici. Nākamnedēļ tiekamies atkal Fleksī. Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki, redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Yeah, flex test, yeah, flex test, oh.